Vērienīgas pirmizrādes auto izstādē gatavo arī Kia pārstāvis Forum Auto. Divi šie virzieni pamatā, pie kuriem Kia strādā. Tie ir iekšzemes dzinēju atjaunotie modeļi, Kia Stonic un Kia Sportage, kas jau ir visiem labi zināms, bet tomēr būs ar jaunu dizainu un dažām jaunām tehniskām inovācijām. Un kā arī pilnīgi jaunais iekšzemes dzinēju modelis K4, kas aizvietos līdz šim zināmo Ceed modeli. Kā jau liecina pats nosaukums, tas tiešām ir jauns modelis, viņš neko neturpina un nekādas atjaunojumus tur nav, un tā kā teorētiski aizvietos Ceed līniju, bet tomēr tas ir pilnīgi savādāka automašīna, gan vizuālā identitāte, gan platforma, uz kuras tas ir būvēts, gan arī pozicionējums ir jau vairāk tāds kā nedaudz premium. Savukārt otrs lielais virziens ir elektroauto, un tur no jaunumiem būs EV2, EV4, EV5 un pasažieru un kravas komerctransports PV5. Jā, tātad PV5 ir patiešām absolūts jaunums, ne tikai Kia, bet arī Eiropā, jo tas ir elektroauto, kas startē komerc segmentā un startē ar domu, ka tas būs gan komerc auto kravas pārvadājumiem, gan auto ar pasažieru versiju. Un tā unikalitāte slēpjas tajā, kad viņš tiek būvēts ar sākotnējo domu uz platformas, kas var būt jebkas. Līdz ar to tāds kopējais virziens ir tāds nelieli uzņēmumi, mazi uzņēmumi, kas strādā paši uz sevīm vai ar nelielu personālu, vai arī tie ir kaut kādi lieli piegādes, transporta pakalpojumu, loģistikas uzņēmumi, kuriem ir svarīgi pabraukt ne tikai par pilsētu, bet arī ārpus vai pat starp pilsētām piegādāt šīs kravas, neapstādinot savu darbību, netērēt laiku uzlādēm. Kia cer ielausties arī lētāku elektromobīļu segmentā ar jauno EV2. Uz doto brīdi EV2 ir noprezentēts pasaulē. Mēs esam pasūtījuši auto arī uz Latviju un ļoti ceram, ka būs arī uz izstādi. Būs ko parādīt. Un tas pozicionējums viņam ir ļoti maziņš pilsētas auto, ļoti kompakts, ļoti veikls, tajā pašā laikā ar ļoti ietilpīgu bateriju. Savukārt EV5 jau ir pilnvērtīgs C-klases crossovers, ģimenes auto ar ļoti lielu ietilpību, un ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Kia Sportage, tad viņš ir vēl ietilpīgāks. Šīs un citas iespaidīgas pirmizrādes varēsim skatīt izstādē Auto 2026 no 24. līdz 26. aprīlim Ķīpselā.